Ja runa ir par bobkatu, tad šeit ir svarīgi saprast, ko mēs ar to domājam. Vieni uzskata, ka bobkats tas ir labs miniekskautors, citi uzskata, ka tas ir labs kompaktiekrāvējs. Tad šodien parunāsim par kompaktiekrāvēju Bobcat S66. Kompaktiekrāvēja masa 3271 kg. Tā celtspēja 1179 kg. Krāvas pacelšanas augstums sasniedz 3 metrus. Šim kompaktiekrāvējam ir 2 ātrumi. Maksimālais ātrums sasniedz 17,7 km/h. Šis iekrāvējs ir aprīkots ar high flow, jeb augstas ražības sūkni. Tā spiediens ir 240 bāri un ražība 101,8 litri minūtē, ko iespējams pielāgot. Par drošību šeit visnotaļ ir padomāts. Viņam ir 3 punktu drošības siksna plus safety bārs. Pirmoreiz iekāpot kabīnē, tā liekas ļoti ergonomiska, ļoti ērta, pārredzama. Man patīk. Šeit ir ļoti ērti pārslēdzami 2 vadības sviru risinājumi. ISO un H. Ar ko te atšķiras? ISO sistēmā ar kreiso vadības sviru mums ir nodrošināta visa braukšana pa labi, pa kreisi, taisni uz priekšu, ar labo strēles celšanu uz augšu, kausa izgāšana vai iegrābšana. H sistēmā braukšana mums notiek ar abiem joystickiem vai nu uz priekšu, vai nu uz atpakaļu, un sāna kustības nodrošina strēles celšanu uz augšu vai kausa iegrābšanu izbēršanu. Šī bija ļoti karsta vasara. Operatori noteikti iepriecinās kondicionieris. Šī ir viena vana ērta funkcionalitāte, kausa līmeņošanas funkcija. 3 režīmi, vai nu pilnībā atslēgts režīms, vai nu režīms, kurā līmeņošana notiek pie pacelšanas, vai nu režīms, kurā līmeņošana notiek gan pie pacelšanas, gan pie nolaišanas. Manuprāt, īpaši ērta kausa līmeņošanas funkcionalitāte ir tad, ja ar iekārtu strādā ar dakšām. Vēl viena brīnišķīga funkcionalitāte, tā ir planējamā kausa pogas funkcija. Turot nospiest šo pogu, kauss pielāgosies planēšanas režīmā šim reliefam. Ja tev nepieciešams Bobcats, zvani Storentam.